jums ir nebijusi iespēja parādījusies tātad. Jūs zināt slaveno fizikas skolotāju Raimondu Rambonoviču no otrā stāva, no šī paša 36. Mēs esam pierunājuši viņu uz tādu mazu interviju. Un tas ir prieks, tas ir. Ejam tik iekšā. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. And a back that's strong, you load 16 tons. Kā jūs labāk uzrunāt? Raimondu vai skolotāju Raimondu, doktoru Raimondu? Vienkārši Raimonds, var. Labi. Jā. Tad, pirmais tāds tehnisks dabas jautājums. Tad, Raimond, kad jūs sapratāt, ka jums ir jāsaist savu dzīvi ar fiziku tieši? 2 gadus atpakaļ. Varbūt nedaudz mazāk, labi, pusotru gadu atpakaļ. Un kādā stāvoklī jūs bijāt, kad jums bija tāds fizika? Pietiekoši ir labs stāvoklis. Viss ir atkarīgs no tā, kā tu to uztver stāvokli. Kāds tieši stāvoklis? Par ko tu runā? Kas jums bija tas impulss? Kāpēc? Dabūts diploms fizikā. Interesanti. Tagad pārvirzīs, un kā skolotājs jūs, vai jums tiešām tik ļoti patika skola, ka jūs bijāt gatavs atgriezties šeit atkal? Kā skolotājs? Vai tieši otrādāk jūs gribējāt? Es nekad nebiju līdz šim skolotājs. Es biju students, es biju skolnieks, un idejas ir tā, ka pabeidzot fizikas bakalauru, dabūjot diplomu, es nolēmu, mainīt savu dzīvesvietu, pārbraukt no Daugavpils uz Rīgu, un gribējās aizsākt kaut ko jaunu, un pārbaudīt, sevi izaicināt, Un es izlēmu iestāties pedagoģiskajā fakultātē, uz vidējas izglītības fizikas skolotāju magistratūrā, un, lai studētu pedagoģiju un saprast, ko nozīmē būt pedagogs, vajag arī strādāt par pedagogu, jeb skolotāju. Un tas, laikam, bija tas impulss viss kopumā. Atrast darbu, strādāt, un būt arī izglītotam universitātē vienlaikus. Tagad, kad jūs esat iepazinies ar šo skolotāju daļu, ko jūs tagad domājat par savu izvēli? Izvēle pietiekoši skaidra un pozitīva īstenībā ir darbs, ko es varu, realizēt priekš sevis, un arī skolēniem dot kaut ko interesantu, ko es pats atklāju. Īstenībā katra dienā man ir kaut kas jauns tiek atklāts pašam priekš sevis, un arī es ceru, ka arī skolēni to uztver. Un vai jūs skolā un šajā vietā, šajā lomā kā skolotājs jūtaties komfortabli, tā brīvi? Ar ko tu salīdzini vārdiņu komfortablus? Kā man to jāizsaprot? Ja es uztvertu viņu, kad atrasties mājās, es to nesalīdzinu mājas komfortu. Es viņu salīdzinu vairāk ar, darba komfortu. Jā, pietiekoši radoša vide ir šeit, kur var izpausties. Un tāpēc, ja skatās no šī skatu punkta, tad es jūtos pietiekoši komfortabli šajā radošajā vidē. Un kas ir bijis jūsu dzīvē tāds kā etalons, pēc cilvēks, kas ir bijis jūsu tāds paraugs un, paraugs? Kam tieši? Jūsu gaitām dzīvi, kā jūs, Tad kaut kāds cilvēks, kurš, man iedvesmoja būt par fiziku. Jā. Visdrīzāk, man padevās matemātika ļoti, gribējās skaitīt. Konkrēti personu, ko jūs pazītu, nevar nosaukt, bet tas visdrīzāk ir man personīgi tas ir vectēvs, kas ir, ļoti daudz informācijas zinājis saistībā ar fiziku. Viņš pats nebija fizikas, bet viņš kā vairāk kā inženieris bijis, un viņš taisīs elektromotorus. Un mani iedvesmoja viņa,
izpratne konkrēti par fizikas procesiem. Un tas man iedvesmoja palikt šajā jomā, teiksim, jo manā ģimenē nevienam īstenībā nav paticis īpaši mācīties skolā, ja tā nopietni runā. Bet, teiksim, man kaut kā gribējās saistīt kaut ko, kas ir ģimenisks nedaudz, teiksim, un tā inženierzinātne un vectēvs, kas ar to ir nodarbojies, teiksim, lika man turpināt tālāk palikt šajā sfērā, ja dabas zinātņu sfērā notiek kaut kādas tehniskas lietas, un tā. Bet, šajā gadījumā fizika mazāk, bet vai jums matemātika nešķiet tāda augsta, tāda necilvēcīga, tur ir tikai viens iznākums un tikai, nekāda tur dzīve nav? Man liekas, tu vienkārši maldies nedaudz. Un maldies tādā ziņā, ka tev ir pamats informācija saistībā ar to matemātiku. Un es gribu pateikt to, ka fizika ir īstenībā ļoti daudz matemātiska pieraksta, teiksim, mēs procesus vienkārši skaidrojam matemātiski, formuliņām ar piemēriem, bet es negribu pateikt, ka tur ir tikai viens iznākums. Pagaidām, teiksim, lai izprast lielas lietas, jāsāk no mazām lietām. Un jūs, ja runājat konkrēti par jūs kā skolniekiem, teiksim, kas izzina matemātiku, fiziku, jums tiek sniegts tikai pats pamatiņš. Jā, tas nav uzreiz augstākā matemātika, kur varbūt nesik risinājumu un atrisinājumu. Īstenībā, es laikam arī sāku iedzināties uz jautājumā tādā ziņā, ka jūs jūtat, ka ir tikai viena atbilde. Bet arī, teiksim, uzdevums un noteikums ir balstīts uz vienas atbildes, teiksim, rašanu. Tur ir pretrunas savu veidu. Tagad pastāstiet, lūdzu, kam tiks izmantots šis materiāls un ko jūs gribat veidot? Tas ir tikai latviešu valodā, tas ir tā kā skola, tā kā klases. Klasē mums bija uzdevums latviešu valodā sagatavot, tā varēja būt video intervija vai rakstiski intervija ar kādu no skolas iemītniekiem par jebko. Tēmas, par jebko? Par jebko. Bet ko jūs uztverat vairāk? Teiksim, ko jūs tagad iegūsiet no sarunas, kādas būs secinājumi? Mēs iepazinām jūs. Jā? Jā. Forši. Un no kuras skatu punkti jūs man iepazināt? No tāda drauga skatu punkta. Paldies. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons